Pavisam īsi, lai sajauktu galvu par cipariem, lai pēc tam man pārbauda un mēģina piedāvāt, kā saka, sarunu diskusiju. Nu, piemēram, mēs zinām, ka pavisam nesen bija liels darījums Latvijā un arī skāra Igauniju par 160,000 hektāriem zemes mežu. Tā skaitā tur bija, protams, arī teritorijas, kas ir dabas aizsardzībā un arī saimnieciskās. Tātad 160,000, bet cena bija pār par 700 miljonu. Nu, tātad, ja runā par 300,000 šodien jau izņemto, pieņemsim, Latvijas valsts mežos, tad mēs esam kādu summu izņēmuši. Jā. Nu, pēc mūsu aprēķiniem 2,2 miljardi. Nu, tātad jau šodien principā ir izņemts no ekonomikas aktīvu vērtību. Nu, es atkal šodien ļoti daudz šī laikā spriežu, cik maksā valsts meži, cik vispār maksā meži. Vajag saprast vienu, ka, ja mēs rēķinām pēc tirgus principiem, nevis pēc bilanču principiem, vai, kā saka, vai citiem principiem, bet pēc tirgus principiem, tad 3 miljoni jāpareizina ar 5,000, kas ir vidējā tirgus cena šodien, ir 15 miljardi aktīvu vērtību tirgus vērtībā. Nu, tad to mēs varam salīdzināt pret IKP Latvijas un saprast to ietekmi, ko veidojās, kā skatās saimnieciski cilvēki pret šo aktīvu, pret aktīvu atdevu, pret biznesu, pret inovācijām, investīcijām vispārējo. Patiesībā tā meža nozare ir ļoti liela pēc tirgus principiem būvēt ekonomiskā sistēma, kas arī spēj saržot pietiekoši kvalitatīvi daudz naudas. Nu, un tāpēc arī rodās ļoti liels intereses droši vien, tomēr saprast, kāda ir tā nākotne, uz ko mēs varam ticēt, ko mēs nevaram ticēt. Šodien pēc klimata plāna, kas arī klimata ministrija, ko bija sagatavojis, tur ir rakstīts, ka jāuzbūvē Latvijai 2 vai 3 pārstrādes kompleksus, kas patiesībā pieprasa apmēram 1,5 miljardu investīcijas. Kā piesaistīt šos investorus Latvijai pie šādas nenoteiktības, pie šādas politikas, pie absolūti neskaidras diskusijas par nākotni? Jā.